Labdien! Šodienas tēma mums ir par laustu līniju, un šajā video mēs noskaidrosim laustu līniju veidus un parunāsim par jēdzieniem, kas saistīti ir ar laustu līniju. Līnijas var būt dažāda veida, tās var būt liektas līnijas, tās var būt taisnas līnijas, to jau mēs apguvām ģeometrijas pirmajā tēmā, un mēs noskaidrojām, kā taisnu līniju, kura ir bezgalīga, sauc par taisni, bet ja mēs uz taisnes atliekam divus punktus, tad šo taisnes daļu starp diviem punktiem sauc par nogriezni, un bieži vien mēdz arī teikt taisnes nogrieznis, tā uzsverot, ka šis nogrieznis ir radies no taisnes. Nu, tātad termins lausta līnija jums jau ir pazīstams no iepriekšējiem gadiem, bet es esmu uzrakstījis arī šeit definīciju. Par laustu līniju sauc līniju, kas sastāv no galīga skaita taišņu nogriežņiem. Nu, lai man būtu lausta līnija, man vajag vismaz divus nogriežņus. Runājot par laustu līniju īpašībām, šiem te nogriežņiem, kur ir savienoti savā starpā ar nogriežņu gala punktiem, noteikti ir jābūt tā, ka divi blakus esošie savienotie nogriežņi neatrodas uz vienas taisnes. Tas gan nenozīmē, ka kaut kādi tālāki posmi ar pirmo posmu nevarētu atrasties uz vienas taisnes. Tā varētu būt, bet blakus posmi uz vienas taisnes atrasties nevar. Nu tad es esmu uzzīmējis laustu līniju. Tad, kad mēs uzzīmējam laustu līniju, protams, to daram ar zīmulīti, tad šo lausto līniju mēs bieži vien arī nosaucam ar burtiem, ar lielajiem rakstītajiem burtiem. Un tad, kad es gribu pierakstīt šīs laustās līnijas nosaukumu, tad es sāku no viena punktiņa un eju līdz otram punktiņam. Tātad tā ir lausta līnija gads vai otrā virzienā SDAG, jebkurā virzienā varu lasīt. Šos te nogriežņus sauc par laustas līnijas posmiem, šos te nogriežņu galapunktiņus sauc par laustās līnijas virsotnēm, bet tos punktiņus, kuros mums sākas un beidzas lausta līnija, sauc par galapunktiem. Un tad, kad mēs gribam aprēķināt laustas līnijas garumu, tad mēs saskaitam visu posmu garumus kopā. Un tālāk es esmu izveidojusi tabuliņu, kurā es mēģināšu jums parādīt, kāda veida laustas līnijas vispār var būt. Tātad vienkārša lausta līnija mums ir tad, ja laustās līnijas posmi nekrustojas. Šiem posmiem kopīgi ir tikai nogriežņu galapunkti. Attiecīgi nav vienkārša, ja šie posmi kaut kur kāds ar kādu krustojās. Tālāk. Vaļēja lausta līnija ir tad, ja mēs varam redzēt divus galapunktus, bet ja gadījumā šie te galapunkti savienojas, tad to sauc par slēgtu laustu līniju, un tad šai laustajai līnijai ir tikai virsotnes, bet galapunktu nav. Nu, tad uzzīmēsim arī šeit piemēriņus, tātad daram to ar zīmolu un lineālu, nu, es atļaušos darīt to ar brīvu roku. Tātad vienkārši vaļēja lausta līnija man izskatītos šādi. Nu, tas ir vienalga, cik jūs tur zīmējat tos posmiņus, bet tātad nekādi divi posmi savā starpā nekrustojas, un mums ir divi galapunkti. Tātad tā ir vaļēja un vienkārša lausta līnija. Nu, tālāk es zīmēšu vaļēju, bet tādu, kas nav vienkārša. Nu, piemēram, šādi. Tātad man ir divi galapunkti, izcelšu visus virsotnes laustajai līnijai, un jums ir jāsaprot, ka šie te punktiņi nav jāizceļ, jo tie nav laustās līnijas virsotnes.
jo laustajai līnijai nevarētu būt šāda situācija, ka šie te divi ir laustās līnijas posmi, jo divi blakus posmi nevar atrasties uz vienas taisnes. Tālāk zīmēšu slēgtu vienkāršu laustu līniju. Tātad viens posmiņš, 2, 3, 4 un 5. Tātad es uzzīmēju laustu līniju, kas sastāv no 5 posmiem. Nu, un izrādās, ka jau pazīstams figūras, jūs varētu teikt arī, ka tas ir 5 stūris, vai ne? Tātad 5 stūris ir lausta līnija, kura ir slēgta, kura ir vienkārša un sastāv no 5 posmiem. Nu, un tālāk uzzīmēšu laustu līniju, kura ir slēgta, bet nav vienkārša. Tā tad ir slēgta, viens posms, otrs posms, 3., 4. un 5. Tātad arī šeit ir 5 posmi, bet tā kā tā nav vienkārša, tad šo te es par daudz stūri saukt nevaru, ja, 5 stūris. Man tur ir 5 virsotnes, bet tas ir 5 stūris, bet šis nav 5 stūris. Nu, lūk, tādi ir laust līniju veidi. Nu, ko jums vēl ir jāzina? Jums jāzina ne tikai kaut kas par to, kā rēķina laustas līnijas garumu, bet jums arī jāzina, kā var noteikt attālumu starp laustas līnijas galapunktiem. Nu, drīzāk pat nenoteikt, bet novērtēt attālumu starp laustas līnijas galapunktiem. Tātad es esmu uzzīmējis šeit vaļēju vienkāršu laustu līniju OMA vai AMO. Nu, un kā jūs saprotat, ja jūs tagad to lausto līniju zīmējat savā kladītē, tad attālums starp galapunktiem O un A mums varētu atšķirties. Ja, es iezīmēšu ar citu krāsu šo te attālumu. Tad attālums starp 2 punktiem ir nogrieznis. Vienkārši, lai viņš atšķirtos, es viņu šoreiz uzzīmēju nevis kā nogriezni, bet ar raustīt līniju, bet doma ir tāda, ka tas ir nogrieznis. Tātad attālums starp 2 punktiem ir nogrieznis. Un es tagad gribētu novērtēt, kādi skaitļi tad varētu raksturot šo te attālumu starp 2 galapunktiem. Nu, tagad es izdarīšu spriedumu. Ja es šos te 2 laustās līnijas posmus uzzīmētu uz vienas taisnes, tad nebūtu lausta līnija. Ja? Tātad tā nav lausta līnija, jo laustai līnijai 2 blakus posmi nedrīkst atrasties uz vienas taisnes. Nu, bet ja es viņus uzzīmētu uz vienas taisnes, tad šo te 2 posmu kopīgais garums būtu 5 vienības. Tad ko līdz es pabīdu šo virsotnīti uz augšu, tā mēs saprotam, ka šis te attālums paliek mazāks par 5. Jā, tātad, kā lai es to pierakstu, labi, es pierakstīšu tā, ka tas OA ir mazāks par 5. Tātad man ir skaidrs, kā manai šai te laustajai līnijai attālums starp tiem galapunktiem OA būs skaitlis, kurš ir mazāks par 5. Nu, bet jautājums, cik tālu mazāks par 5? Diezin, vai tas varētu būt negatīvs skaitlis, jā? Tad jautājums, vai tā varētu būt, piemēram, 0,1 vienība. Man tagad vajadzētu padomāt otrā virzienā. Tagad es šos te 2 posmiņus uzzīmēšu tā, ka te man ir tās 2 vienības, jā, šīs te 2 vienības, un tagad šo te posmiņu es tā kā ap nagliņu, šī man būtu nagliņa, tā pagrieztu un uzliktu virsū. Tā arī nav lausta līnija, jo laustai līnijai nevar posmi pārklāties, jā. Tātad šeit man ir 3 vienības. Tātad šī nav lausta līnija.
tad attālums starp šiem te punktiņiem OA ir 1, vai ne? 3 mīnus 2 ir 1. Tātad es saprotu, ka OA attālums šeit noteikti būs lielāks par 1, jo tā, ko es šeit uzzīmēju, tā nav lausta līnija. Laustai līnijai posmi viens ar otru nepārklājas. Tātad attālums man šī gadījumā būs lielāks par 1. Nu, un tātad es esmu novērtējis, ka attālums OA man ir mazāks par 5 vienībām un lielāks par 1. Tātad lielāks par 1 un mazāks par 5 vienībām. Nu, jums svarīgākā lieta ir prast novērtēt, par ko viņš ir mazāks. Tādi jautājumi jums varētu būt. Tātad no šī te piemēra mēs izdarām secinājumu, ka attālums starp laustas līnijas galapunktiem ir mazāks par pašas laustās līnijas garumu. Tātad attālums starp galapunktiem vienmēr būs mazāks nekā laustās līnijas posmu summa. Nu, tad aplūkosim vēl vienu laustu līniju. Tātad lausta līnija vaļēja, vienkārša un sastāv šoreiz no 3 posmiņiem. Tātad šīs te laustās līnijas EFGH garums ir 6 vienības. Un pēc tā, ko mēs tikko secinājām, šis attālums starp galapunktiem būs mazāks par laustās līnijas garumu. Nu, to otru robežu, par ko viņš ir lielāks, tā īsti obligāti mēs varam netrenēties noteikti, lai gan to arī izdomāt mēs varētu. Mums vienkārši ir jāpaņem garākais posmiņš domās, un tie īsākie posmiņi atkal jāuzliek virsū. Un ja mēs šos te īsākos posmiņus te uzliktu virsū, tad mēs saprotam, kad tas punktiņš E atrastos virsū uz H. Un tad man sanāktu, ka attālums EH ir 0. Un tas nozīmē, ka tā jau nav lausta līnija, ja es tā uzlieku vienu uz otru virsū, tad šai laustajai līnijai tas attālums starp galapunktiem ir lielāks par 0. Bet, nu, es saku, šo daļu varbūt nav tik obligāti jums zināt, bet tā kā starp jums ir daudz ļoti gudru bērnu, tad man gribas jums to arī pastāstīt. Nu, tagad man rodas nākamais jautājums. Vai es no šīs te vaļējās laustās līnijas EFGH varētu izveidot slēgtu laustu līniju? Nu, iedomājamies, ka tas man ir kaut kāds tāds konstruktoriņš, kur es varu kustināt, ja? Kaut kādas plāksnītes, kuras ir savienotas ar skrūvītēm, bet nav pievilktas stingri, vai es varētu izveidot šeit slēgtu laustu līniju. Tātad, ja es uzliktu punktiņu H uz punktiņa E, vai man izveidotos slēgta lausta līnija no 3 posmiem? Tagad mums ir jāpapēta šie te garumi. Ja es šos te punktiņus savienošu, tad mēs tikko ar jums jau izspriedām, ka tad tie 2 īsākie nogrieznīši atradīsies tieši virsū uz garākā nogriežņa, bet laustai līnijai posmi viens uz otra virsū atrasties nevar. Un kā es to varētu pierādīt? Tanī brīdī, kad mēs uzzīmējam slēgtu laustu līniju, tad es jebkuru no tiem posmiem varu uzskatīt arī it kā attālumu starp galapunktiem. Tātad tā būtu laustā līnija ar posmu garumiem 1 un 2, tā kā man bija šeit, nu es tur neuzzīmēju mērogā, un tad šis te 3. posms būtu tā kā attālums starp galapunktiem. Bet mēs ar jums tikko izsecinājām, ka attālumam starp galapunktiem ir jābūt mazākam par pārējo posmu summu. Bet tā kā 3 nav,
mazāks par 1 plus 2, tad mēs slēgtu laustu līniju izveidot nevaram. Nu, un tad uzreiz padomājam tā, nu, kuru no posmiem vajadzētu paņemt ar kaut kādu citu garumu, lai varētu izveidot slēgtu laustu līniju. Nu, ja es paņemtu, ka man ir 2, 2 un 3, tad savienojot šos te posmiņus, nu, atkal man nesanāca mērogā, tad šis te posmiņš 3 ir mazāks par 2 plus 2, un tas nozīmē, ka tad es slēgtu laustu līniju izveidot varētu. Tad secinājums no tā visa ir sekojošais. Ja jums ir lausta līnija, kur sastāv no vairākiem posmiem, tad es varēšu izveidot slēgtu laustu līniju tajā gadījumā, ja garākais posms ir mazāks par visu pārējo posmu summu. Tad, ja garākais posms tajā laustajā līnijā ir mazāks par pārējo posmu summu, tad es slēgtu laustu līniju izveidot varēšu. Nu, un tad izrādās šīs vienkāršās slēgtās laustās līnijas, kā mēs jau iepriekš redzējām, sauc par daudzstūriem. Nu, un esmu uzrakstījuši šeit definīciju, ka ar vienkāršu slēgtu laustu līniju ierobežotu plaknes daļu sauc par daudzstūri. Tātad daudzstūris ir plaknes daļa, tad šī te visa mana baltā tāfele ir plakne ir bezgalīga, un tad, ja es plaknē uzzīmēju vienkāršu slēgtu laustu līniju, tad šo te lausto līniju kopā ar plaknes daļu, kas ir tur iekšpusē, sauc par daudzstūri. Nu, un tā tad esmu uzzīmējusi ar zīmolīti, ja, zilais flomasteris man ir zīmolītis, esmu uzzīmējusi laustu līniju, muris, vai var nosaukt viņu no jebkura punkta, kā vien jums gribās, ja. Varu lasīt arī R-I-S-M-U. Katrā ziņā, kad jūs nosaucat daudzstūri vai lausto līniju, jums ir jāiet tā kā apkārt. Jūs nevarat lēkāt ar burtiem, bet jūs ejat apkārt vai vienā virzienā vai otrā virzienā. Tātad laustā līnija muris, šeit ir 5 virsotnes, M-U-R-I-S. Un tad, kad mēs runājam par daudzstūri, tad mēs tās laustās līnijas posmus vairs nesauksim par posmiem, bet teiksim, ka tās ir daudzstūra malas. Tātad ir 5 virsotnes, 5 malas esmu nosaukusi, 5 leņķi. Jums jāsaprot, ka par daudzstūra leņķi mēs saucam to, kas ir šeit iekšpusītē. Jā, jo daudzstūris ir plaknes daļa, ko ierobežo vienkārši slēgta lausta līnija. Un tātad attiecīgi man ir 5 leņķi, nu es šeit šos leņķus esmu nosaukusi ar 1 burtu, bet jūs jau atcerieties, ka katru leņķi var saukt arī ar 3 burtiem. Tad leņķa M es varētu saukt arī SMU vai leņķis UMS. Atceramies, ka noteikti ir jāraksta priekšā leņķa simboliņš. Nu, un vēl es esmu uzzīmējusi daudzstūra diagonāles. Rakstam šo vārdiņu diagonāles pareizi, jo izrunājot mums izklausās citādāk. Tātad, kas tad ir diagonāli? Diagonāli ir nogrieznis, kurš savieno 2 daudzstūra virsotnes, kas neatrodas pie vienas malas. Jā, tātad MU nevar būt diagonāli, jo tā ir daudzstūra mala, bet MR virsotnes M un R neatrodas pie vienas malas, tad tā ir diagonāla. Nu, un vēl es esmu uzrakstījis, ka šo te daudzstūri muris sauc par izliektu daudzstūri, jo visi leņķi šim daudzstūrim ir mazāki par izstiepto leņķi, jeb mazāki par 180 grādiem. Ja tātad jūs redzat, ka šis ir šaurs leņķis, tas ir plats, tas arī plats, šaurs un plats. Tātad, ja visi leņķi ir vai nu šauri vai plati, tad to sauc par izliektu daudzstūri. Šis vārdiņš jums ir jāiegaumē.
Nu, un tad attiecīgi, ja kāds no leņķiem ir lielāks par 180 grādiem, nu vienāds ar 180 grādiem nevarēs būt, tāpēc, ka laustās līnijas posmi nevar atrasties uz vienas taisnes, tad, ja kāds no daudzstūra leņķiem ir lielāks nekā 180 grādi, jā, lūk, re, kur es esmu tādu uzzīmējusi, to arī sauc par atvērtu leņķi, tad to daudzstūrīti sauc par ieliektu daudzstūri. Un tas, apmēram, man tā asociācija tāda, ja kāds iebuktē mašīnai durvis, ja, tad tur rodas bukte, un tur iekšpusē veidojas atvērts leņķis, ja, tātad iebuktētais daudzstūris, nu, bet pareizi jāsaka ieliekts daudzstūris. Un kas arī interesanti ar šo ieliekto daudzstūri? Tātad šis arī ir 5 stūris, tāpat kā iepriekšējais, un viņam arī ir 5 virsotnes, 5 malas, 5 leņķi un 5 diagonālis. Nu, es nezīmēšu visas tās diagonālis, bet ieliektajam daudzstūrim kāda no diagonālēm, un varbūt pat vairākas, atrodas ārpus šī te daudzstūra. Tad iziet ārpus tās plaknes daļas, ko ierobežo daudzoši. Lūk, diagonāli RE atrodas ārpusē. Nu, ja es to punktiņu būtu pazīmējis vēl tur tālāk, tad velkot diagonāli VR, kāda daļa no šīs diagonāles arī izietu ārpus daudzstūra robežām. Nu, ko par daudzstūru jums vēl jāzina? Tātad jums ir jāzina diagonālis, nu, un daudzstūris ir lausta līnija, un laustās līnijas garumu aprēķina saskaitot visu posmu summu. Tad daudzstūrim šo te laustās līnijas garumu sauc par perimetru. Tas jums arī ir labi zināms, ka perimetrs ir daudzstūra malu summa, to es pat nerakstīšu. Nu, un mēs tālāk matemātikas kursā strādāsim ar izliektiem daudzstūriem. Jā, ieliektie daudzstūri principā aplūkot netiek, jums tikai ir jāzina šis te termins, kas tad ir ieliekts daudzstūrs. Nu, bet tad līdz pamatskolas beigām, jā, mēs strādāsim ar dažādiem izliektiem daudzstūriem, un 7. klasē tie pamatā būs 3 stūri, nu, un dažreiz gadās, ka aplūkosim arī kādu taisnstūri un kvadrātu.